Nu, tad trūkst atklātības, un arī koalīcijas deputāti īsti nesaprot, kam aizņemtā nauda aiziet. Un kas interesanti, mēs redzam šobrīd tekošajā gadā 245 miljoni tiek tērēti prēmijām, piemaksām, naudas balvām. Un faktiski, uz ko es jautāju, vai ir atklātība, var jau būt ļoti pamatot, iespējams, kāds ir tiešām pelnījis prēmiju, bet vai mums kā sabiedrībai nepienāktos zināt, par ko tad viņš ir izdarījis. Un, manuprāt, ja reiz kāds tiek prēmēts, manuprāt, tad pienāktos līdzīgi kā mūsu deputāta ienākums, jebkurš var apstīties Saeimas mājaslapā, tad arī par valsts iestādēm lūdzu, tad, lai pie vārdu uzvārdu pieraksta summu un iemeslu, par ko šī prēmija ir samaksāta. 245 miljoni patiesībā tā ir ārkārtīgi liela summa. Jūs kā Nacionālās apvienības Saeimas frakcija vai jūs kā deputāts arī iesniedzāt kādu priekšlikumu, kas šo summu, teiksim, nevis vienkārši tā kā samazina, bet vēl kaut kādām konkrētām citām vajadzībām? Jā, mums gan šīs te prēmijas, pirmkārt mēs gribējām viņas pārtraukt arī maksāt, kā to lūdza uzņēmēju organizācijas, nevis šobrīd paredzēts to darīt no 2027. gada, tātad pēc vēlēšanām. Līdz vēlēšanām varas partijas vēlas būt labas un šo negriezt. Mēs rosinājām to darīt uzreiz, ja reiz izdevumi ir jāsamazina. Bet mēs piedāvājam arī citus budžeta avotus, tā skaitā ar nodokli aplikt uzņēmumus, kuri turpina sadarbību ar Krieviju, jo ir ļoti daudz uzņēmēju, kas ir atteikušies gan no peļņas, līdz ar to no sadarbības ar Krieviju, un ir tie, kas joprojām sēž uz diviem krēsliem, tirgojas ar Krieviju, vienlaikus saņem pasūtījumus no Latvijas valsts caur iepirkumiem. Mums tā ir divkosība, un ja valdībai nav duši to apturēt, tad vismaz apliekam ar nodokli. Mums rodas budžeta telpa, ar ko nofinansēt gan drošību, lai mēs paši spējam savu robežu aizsargāt, lai mums nav jāprasa lietuviešu un igauņu robežsargu palīdzību, gan dzimstības veicināšanu un citas vajadzības. Jā, no otras puses jūs pats esat Saeimā arī debatēs minējis, ka tas, ka aizsardzības budžets tiek diezgan ievērojami palielināts, ir pozitīvā lieta šajā budžetā. Vai tas varētu kaut kādā kontekstā nozīmēt, ka jūs nobalsojat arī par šo budžetu? Šobrīd es neredzu iemeslus, lai mēs atbalstītu budžetu, jo arī pat drošības jautājumos, paklausieties, ja mēs aizņemamies 1,8 miljārdus un nevaram atrast 11 miljonus 0,6%, lai mēs nofinansētu to, ka savu robežu mēs varam nosargāt paši šobrīd, pat nepalielinātos hibrīda kara apstākļiem, lai nebūtu jāprasa kaimiņos lietuviešu un igauņu palīdzību. Man liekas, tas ir, ja reiz to grib saukt par drošības budžetu, tad ir jātaisno šādām aktivitātēm, kamēr tas nav, es neredzu pamatojumu šo atbalstīt.